2012. gada laikā virtuālajā vidē ir nozagta aptuveni 100 miljonu identitāšu. Lai atbildētu uz digitālās pasaules izaicinājumiem, viens no lielākajiem Latvijas IT nozares uzņēmumiem DPA izstrādājis risinājumu Capture-in, kas sniedz iespēju pilnībā aizvietot paroli ar viedtālruņa palīdzību. Lai izmantot risinājumu priekšrocības, nepieciešams vien viedtālrunis, interneta pieslēgums un Capture-in aplikācija. Šis ir demo stends, kas ir izvietots Rīgas IT demo centrā. Tāpēc, atverot parasto draugiem lapu, protams, izskats būs nedaudz savādāks, bet lietotājs izvēlas nevis ievadīt kā parasti lietotāja vārdu un paroli, bet izmantot Capture-in autentifikācijas mehānismu. Lietotājs ņem savu tālruni, atver mūsu aplikāciju, Capture-in aplikāciju, lai kāds cits cilvēks viņu neizmantotu neatļauti aplikācijai prasa ievadīt PIN-kodu. PIN-kods nekad netiek sūtīts ne uz draugiem, ne uz citurieni. Tātad lietotājs atver aplikāciju un pavērš telefona ekrānu pret QR kodu, ko redz uz ekrāna. Un vienreiz nospiež aplikācijā uz ekrāna. Capture-in radītā parole ir īpaši droša. Tā netiek izmantot vairāk kā vienu reizi un netiek saglabāta ne telefonā, ne pie Capture-in izstrādātāja, ne pakalpojumu sniedzēja mājaslapā. Kā stāsta Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš, jaunais risinājums varētu būt viens no potenciāliem Latvijas veiksmes stāstiem. Mēs zinām, ka visiem ir problēmas ar to, ka ir ļoti daudz paroles jāatcerās un jāizmanto, un šis risinājums faktiski paredz atteikšanos no parolēm tādā ikdienas nozīmē. Tā kā es domāju, ka šis projekts, ja iekustēsies, viņš var tiešām kļūt par vienu no tādiem Latvijas Skype'iem. Ja mēs raugāmies uz to, kā tad reāli sasniegt Latvijai ekonomikas izrāvienu, īstenībā nav daudz variantu, kā koncentrēties uz eksportu. Šis produkts viennozīmīgi ir piemērots gan Latvijai, gan citur pasaulē. Koncentrēties uz augstu pievienoto vērtību, uz produktivitāti. Ja? Un arī šeit mēs redzam, ka produkts ir tiešām inovatīvs, produkts ir ar augstu pievienoto vērtību. Tā kā, ja Latvijā būs vairāk šāda veida produktu un viņi realizēsies dzīvē un īstenosies, arī praksē un mums ir atpelnīs, tad es domāju, Latvija arī ar ekonomikas izrāvienu būs kārtībā. Latvijas IT klastera izpildu direktore Lilita Sparāne atklāja, ka jau tagad noris intensīvs darbs, lai ar jauno risinājumu un tā piedāvātajām iespējām iepazīstinātu plašu interesentu loku. Mēs mēģināsim motivēt DPA pārstāvjus doties dažādās izbraukumā misijās uz ārvalstīm, kurās varētu tikties ar potenciālajiem izmantotājiem un arī, protams, piedalīties konferencēs un izstādēs. Un vēl es gribu minēt, mēs esam tikko iesaistījušies, ir tāds World Summit Award, kas nozīmē pasaules balva, un šogad tieši būs mobilajās tehnoloģijās. Un mēs motivēsim, lai viņi piesakās šim konkursam, jo konkurss ir pasaules līmeņa, bet tas tomēr rada zināmu uzpazīstamību. Tā kā es domāju, pielietojamība noteikti būs, tikai pašiem jāiet uz priekšu, un mēs darīsim visu, ko varēsim, lai palīdzētu viņiem. Mobilā aplikācija Capture-in paredzēta iOS un Android ierīcēm, un tā lietotājiem ir pieejama bez maksas. Ar jauno risinājumu ir iespējams iepazīties, reģistrēt un izmēģināt portālā Draugiem LV, aizvietojot šī portāla paroli.